Latvijas folkreis vasaras kausa posms neatgādina vasaru. Tā teikt, lietu slīst no lapas dzeltē, bet cīņas spars te nemainās. 23. oktobra sacensībās par uzvaru robežos cīnījās 38 braucēji, kas šai disciplīnai ir jauns dalībnieku apmeklētības rekords. Līdz ar to šajā folkreis vasaras kausa noslēdzošajā sacīkstē iespēja nokļūt kaut vai uz goda piedestāla zemākā pakāpiena jau bija ko vērta. Fināla sākumā 3. vietā ierindojās Ivars Kerns, taču drīz uzbrukums viņa pozīcijai uzsāka Mareks Dainis. Kad tiešā cīņā konkurenta Dainim neizdevās apsteigt, tika ņemts talkā Džokera aplis. Dainis tajā devās agrāk nekā Kerns un cerēto sasniedza, tad Ivars Kerns 4. 3. sacīkstē cīnīties par trīnieku. Es jau neesmu vakarējies šī sportā. Īstenībā es 7 gadus biju bišķiņu atmetis roku, bet tagad atkal es atgriezies un tā lieta patīk un neko darīt. Jābrauc. Jābrauc, jā. Trīniekā bija jau no starta. Tā sanāca. Grūti jau ar to klasiku izcelt to startu, bet kaut kā šoreiz iznāca. Hopā, Mareks tev priekšā, kāpēc? Godīgā cīņā nevarēja viņu šodien apdzīt. Bet jā, šis priekšā, tu gan nepadevies, arī sēdēji astē, pāris apļi. Es tikai domāju noķert kādu kļūdu, bet viņš nekļūdījās. Nekas sasniegums, sasniegums arī ir šī vieta 4. Noteikti. Ar pakaļ aizmugurs piedziņu, es domāju, noteikti. Mareka Daiņa acīs bija sajūsma. Pēc gadu ilga pārtraukuma viņš spēja atkārtot savu augstāko panākumu sacīkstē, gūt 3. vietu. Es neizsaku priecīgs, ja godīgi šodien. Diena bija vienkārši ideāla, ar mašīnu viss bija kārtībā. Paldies, man nenormāli liels paldies ir jāsaka savai komandai, mehāniķiem, kur ir paši labākie mehāniķi. Super, pa lietu skrūvēja puses un darījās. Super, maleči, es esmu nenormāli priecīgs. Jāsaka, jā, beidzot mašīna arī tip top. Redz, kad iet, tad jau var pabraukt. Tā kā Juris arī teica, Juris Sirko, kad ja iet, tad jau var pabraukt. Ir viss kārtībā. Kaut kā jau lēnām esmu apradis arī ar jauno mašīnu. Bija grūti pierast un beidzot viņi arī iet, par ko man ir ekstra liels paldies ir Jānim Nikelam jāpasaka. Super. Un viss notiek. Viss notiek, jā. Kernu apdzina Džokera aplī? Sanāca tā, ka mēs principā samainījāmies. Es aizbraucu Džokerī, Kerns aizbraucu garām un tad otrādāk. Un tad man bija uzdevums noturēt viņu līdz beigām sev aizmugurē. Es skatījos spoguļos, kā būs? Un beigās sagāju un es aizgāju Ivaram paspied roku, bija forša cīņa. Labs sniegums tika gaidīts arī no citiem favorītiem – Jāņa Nikela un Mārtiņa Lapsas, taču Lapsa finālā bija spiests samierināties ar slīdošu sajūgu, bet Nikels ar pārsistu karteri izstājās jau sacensību rītā. Līdz ar to cīņu par uzvaru turpināja tikai 2 braucēji – Agris Upītis un Artūrs Bāriņš. No starta kā pirmais aizbrauca Bāriņš, tomēr līderu pozīcija vēlāk tika paspēlēta. Upītis, laicīgi iebraucot Džokera aplī, spēja atkal noķert sacīksts līderi, un pēc Bāriņa došanās krietni garākajā Džokera cilpā vairs nebija šaubu par cēsnieku uzvaru. Tas, ka favorītos būs, jau liecināja kvalifikācijas. Kvalifikācijās, jā, bija tāda lieta. Varbūt negadījās tā stiprākā grupa, jā, vajadzēja vienkārši nobraukt, bet finālā beidzot sanāca kārtīga cīņa ar Bāriņu. Jā, Bāriņš gan sīksts. Bet laikam šoreiz nospēlēja manu taktiku pareizā, kā vajadzēja izvēlēties pareizi Džokera aplī iebraukt, jā, un pēc tam neatlaist ne mirkli viņu. Man jau bija bail, kad ūdens nebeidzās, Bačakai ieslēdz, kā tuvāk tā, ieslēdz bišku notīra, atkal izslēdz. Tā bišku stumšo brauc. Izdevās viņu Džokera aplī apdzīt. Pēdējā gonka šito mašīnu un arī uzvara. Beidzot tā mašīna ir nopirkta. Grūti jau gāja tiem pircējiem, bet otro reizi jau neizpirkšu, jādod godīgi projām. Un tiešām folkreisam sagatavot automobīlu, ne par latu vairāk. Viņa pat ir lētāka nekā man par viņu tagad samaksās. Tieši tā, Agris Upītis pēc sacīkstes atvadījās no sava auto. Jau otro reizi šā gada laikā kāds no skatītājiem noskatīja uzvarētāju auto un pēc visiem folkreis pamatprincipiem to nopirka. Šajā sacīkstē Bāriņa auto gan neviens nenopirka. Tas jau sacīkšu starplaikā bija nonācis kartingista Renā Rēķa rokās. Turpinot par šīs sacīkstes rezultātu, bet Bāriņš par zaudējumu nepārdzīvoja.
Otrā vieta, jā, Upītim ir tomēr duka lielāka. Nu, visu gadu cīnījāmies, ir arī viņš stiprāks, kā kur reizi. Taktiku mēs mainām, pirmajā aplī Jokerī nebraucam. Kā nekā upīties muguras nāca, tur nevarēja tā riskēt, bet, nu, mēģināja pēdējā brīdī iet, bet, nu, tāpat mazliet pa īsu. Šoreiz bija viņš spēcīgāks. Nu, pietrūktie api aizskriet no viņa. Nu, šoreiz var teikt tā, ka pietrūka tās riepas. Bet, nu, tā, es domāju, bija baigi forši viss. Nav ko pārdzīvot, tā teikt, ziemas kausa rokā un arī vasaras, taču viss ir ļoti labi. Jā, tiesa, nu, finālā jau varēja nemaz nebraukt. Punkti jau bija. Nu, it kā varēja, bet man pēdējā sacīksts folkreisā ir, ja mašīna pārdota, tā kā gribējās kaut kā tā forši beigt. Tātad robežos folkreis ieskaitē pirmais Upītis, sako Bāriņš, Dainis, Kerns, Sēlis un Tūtars. Sestdien robežu trasē notika arī sacīksta autokrosa braucējiem, visiem startējot vienā kopējā ieskaitē. Vairāki no viņiem gan šo sacīkstu dēvēja par rallycrossu, no kurienes nācis Jokeraplis. Izvēlēties pareizu taktiku, kad tajā iebraukt, daudziem bija sarežģīti. To atzīst arī Andis Vanters, viņš otrais aiz Anda Kļavas. Duels bija skatāms, bet uzvaru nebija. Proti, no kā mācāmies? Proti, jākrāj pieredze un ir vajadzīga rācija mašīnā. Tieši rallycrossā, kur ir Jokeraplis, lai ir kāds no malas, kas pasaka, cik tālu ir braucēji. Tā, lai var izreikināt, jo nu, mašīnā es neko neredzu pats. Un tad sanāk tā, ka braukt uz čuju. Bija iedomājies, ka tas tevis kāds stiprs braucējs brauc? Jā, jo priekšbraucienos mēs ar Ikeru un Kļavu izstījāmies diezgan līdzīgi, tāpēc domāju, ka Ikers un Kļava ejam trietā arī finālā. Iedomājies, ka Ikers to sēž astē un nepamata tiesu negrib braukt tajā Jokerā. Jā, jo man logi ir cieti un neko es neredzēju. Neko, bija labi šākā. Bija, jā, gan jau nākušais paveiksies, gan jau uzvarēšu. Pirmās vietas visos priekšbraucienos pierādīja, ka Kļava uzvarēs finālā. Tā arī notika. Sekoju līdzi visu laiku, spoguļos varēja redzēt, pat cik es pirmais gāju, nebija loga aizmest galīgi ciet un turēja tādu atstarpību drusī. Un izdevās, jā, pat Jokerapli īstajā brīdī iebraukt. Nu, varētu teikt, pat nebija īstais aplis, jo vajadzēja vien ātrāk, jo sākās aplicēja apdzīšana. Un man patraucēja tas, un līdz ar to jau Vanters nāca tuvāk. Jā, uzvar ir tiesa, nu jā, kāpēc šādā autokrosā, tad šrīdien ir vilkaču sacensība. Nu, mēs paskaitījām, ka mēs netiekam uz pirmo vietu, mēs vairs nevaram tikt, un trešā vieta mūs arī nevar apdzīt, un tāpēc izlēmām labāk patestēt mašīnu šeit pat Latvijā. Patestēt? Kam? Nu, viņi tagad bija remontā un sataisīja roksbremzes, kājbremzes. Un tāpēc šodien notika tāda vairāk testēšana, nevis braukšana, bet vairāk testēšana. Cīņa arī ar dubļiem. Nu jā, bet Latvijas čempionātā pēdējie 3 posmi arī bija dubļaini un pierasts jau it kā. Trešais robežos Ainārs Kēnigsbergs. Viņš šajā pozīcijā nokļuva tikai priekšpēdējā aplī. Kļava Vanters, tie neaizsniedzami, bet kā varbūt neaizsniedzami, ja šie nāk no it kā vājākas klases, tev 2 līdz motors, viņai 1.6. Es ļoti ilgi neesmu braucis. 98. gadā vispār, ja šodien atbraucu, domāju, paprošu, kā vispār braukt rallycrossā. Es varu teikt, ka pirmo reizi braucu. No krosa tomēr ir atšķirīgāks tas folkreisiņš. Diezgan atšķirīgi lieli ir. Jo vairāk braukt, jo labāk rezultāti būtu droši vien. Un smuki, godpēdstāls. Nu, jā, šodien tā sanāca. Palika 3. Cīnoties ar Kolomēnski, kā tā? Nu, no starta aizbraucu 5. laikam. Ātrāk iebrauc Jokerapli un pēc tam sēdēja viņam aiz muguras. Viņš iebrauc Jokerapli, tur piedziņas atšķirība liela. Viņš kamēr izbrauc Jokerapli, es jau biju ticis jau priekšā viņam. Tiesa arī ilgi arī tev sēdēja astē, nervi neuzteica. Es pilnīgi neko neredzēju. Tad viss tika aizmest, viss ventilātori nedarbojās. Nebija nekāda varianta, brauc tikai. Tātad autokrosa ieskaitē robežos pirmais Kļava, sako Vanters, Kēnigsbergs, Kolomēnskis, Grigorovičs un Ašmanis.